grāmata ir garīguma un zinātnes savienojums. Un tā arī Dalai Lama ir to rakstījis, ka visums vienā atomā, kā zinātne un kā garīgums, kopīgi spēj kalpot mūsu pasaulē. Tātad garīgums un zinātne kopā. Tas ir arī atklāts šai darbā. Tās domas, ko grāmatas autors pauž, ir ļoti svarīgi šim brīdim. Mūsu zinātne attīstās milzu straujiem soļiem. Mēs esam atšifrējuši cilvēku DNS. Mēs zinām, kas ir gēni, un tomēr slimību nav palicis mazāk. Un šī te būtiskā doma, ka cilvēks jau nav tikai gēni vieni. Tulkojot šo grāmatu, es gribu teikt, ka Dalai Lama sevi parāda kā kompetentu cilvēku ļoti daudzās zinātnes nozarēs. Tostarp kvantu fizikā, lingvistikā, bioloģijā, psiholoģijā. Šo zinātņu nozari ir krietni daudz. Šī ir viena no tām unikālajām reizēm, kas apliecina, ka pat krīzes apstākļos cilvēki spēj domāt daudz plašāk un gatavi sevi ziedot savu laiku, lai arī citiem būtu iespēja iepazīt tās garīgās kultūras vērtības, kuras, man liekas, tieši krīzes apstākļos visnepieciešamāk ir mums katram. Un lai mums izdodas katram kāds zelta grauds no šīs grāmatas, kas dod šo te pozitīvo, gaišo enerģiju,